Kas bija jāsaka? Ja tur arī, man liekas, ka tagad demolē džeki pa dzīvokļiem staigā vecos radiatorus, nes ārā, ko jau redzēja. Arī redz, kas jau ir jaunie, saucamie jaunie jau radiatori, arī šādas jau mēs mainām jau nost. Viņi savu laiku jau ir nokalpojuši jau un nav paredzams, cik viņi ir uzticami, cik viņi ir aizsērējuši, aizkaļķojušies, vai viņiem ir korozija no iekšpuses veidojās jau. Un cik ilgi viņi jau kalpos, nav zināms. Ja dzīvokļos, teiksim, ir šādi uzstādīti, salīdzinoši nesen, kas ir gads, 2, 3, tad arī mēs, mainīšanas pēc vienkārši mēs viņus nemainām. Ja viņi ir jāmaina, tad jāmaina. Ja viņi ir nesen mainīti un atbilst projektam, saskaņojot tālāk ar projektētāju visas izmaiņas, tad tādas mēs varam arī atstāt. Tam vietai aizstāt ratiem, vai vēnu ratus kaut kā uzvilkt augšā? Projektā paredzēts nav. Vienīgais, kas ir lieveņi atjaunojās, jā. Izbūvējās smārga, lai cilvēkiem ir vieglāk pieturēties un tikt augšā pa pakāpieniem. Dīsies tāda nepieciešamība, tad jau, protams, mēs varam izbūvēt kaut kādas uzbraukšanas rampas. Arī jumtiņi mēsgli atjaunojas līdzīgi kā balkoni, arī šeit apstrādājās ar pretkorozijas līdzekļiem, jau atsaktais stiegrojums un izveidojās aizsargkārtuņiem.